Mīļie pasākuma viesi, lūdzam izslēgt mobilo telefonu skaņas signālus un koncerta laikā nepārvietoties pa zāli. Patīkamu koncerta baudīšanu! Labvakar, mīļie ļaudis! Prieks jūs redzēt deju kolektīvu pavadījums Sadancī Kaunciemā. Kā zināms, visi lielie stāsti sākas pavisam nevainīgi. Ar skatienu, ar smaidu, ar vienu dejas soli. Un tieši par to šovakar būs mūsu stāsts. Par satikšanos, par cilvēkiem, gan par to mazo pavadienu, kas dažreiz savīja kopā veselus likteņus. Bet neskriesim notikumiem pa priekšu, jo katra iemīlēšanās sāks ar vienu ļoti latvisku lietu – ar lielīšanos. Cits lepojas ar zirgu, cits ar lielām mūsām, cits ar to, ka var nosēdēt vienlaicīgi uz diviem krēsliem. Un ja jau cilvēki lielās, tad kāpēc, lai to nedarītu upes?
Rīgas pilī redzēji, Daugavīņā lielījās, Rīgas pilī neredzēji. Tak pa labi, tak pa kreisi, Rīga krastā malījai. Tak pa labi, tak pa kreisi, Rīga krastā malījai. Daugavīņas karalama, Kauja taka bindarama, Daugavīņas karalama, Kauja karkut ieaugusi, Daugavīņa ozolīna, Kauja karkut ieaugusi, Daugavīņa ozolīna. Daugavīņā lielījās, Rīgas pilī neredzēji. Daugavīņā lielījās, Rīgas pilī neredzēji. Nu, skaisti jau skaisti lielījās tā Daugaviņa, bet pēc lielas lielīšanās parasti uznāk nogurums. Un tad gribas tikai vienu – pagulēt saulītē. Gulēja saulītē apiņu dārzā, apiņu dārzā. Gulēja saulītē apiņu dārzā, apiņu dārzā. Neguli saulītē apiņu dārzā, apiņu dārzā. Neguli saulītē apiņu dārzā, apiņu dārzā. Apiņu dārzā galdiņa sāpēs, galdiņa sāpēs. Apiņu dārzā galdiņa sāpēs, galdiņa sāpēs. Mēnestiņš izgāja saulītī meklēt, saulītī meklēt. Mēnestiņš izgāja saulītī meklēt, saulītī meklēt. 9 ratiņi, 100 kumeliņu, 100 kumeliņu. 9 ratiņi, 100 kumeliņu, 100 kumeliņu. Beidz saulīte mēnesis dzenās, mēnesis dzenās. Beidz saulīte mēnesis dzenās, mēnesis dzenās. Beidz saulīte mēnesis dzenās, mēnesis dzenās. Pēc saulītes
Jautrīs saulīte mēneša rokās, mēneša rokās. 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 Nu, Apiņu dārzs vispār ir tāda bīstama vieta. Tur cilvēki vai nu iemieg, vai arī iemīlas. Un dažreiz tas notiek abām lietām kopā. Bet tad pienāk brīdis, kad jaunieši saprot, ar gulēšanu vien tālu netiksi. Jāsāk iet cilvēkos. Un kur cilvēki satiekas? Pareizi. Viņi satiekas ballēs. Muižas ballēs viss ir smalki. Tur smaida glītāk, paklanās zemāk un nejauši uzkāp uz kājas daudz elegantāk nekā citur.
Un, kad iegriežas balle, tad rodas draudzības, rodas jaunie rādi, kaimiņi un visbeidzot kūmas, jo latviešu ceļš līdz godiem nav tāls. Tavs ar roti saborās pirktī, malkuš kaldādami, tās grib dālo reņu, mote mēģu malēgi! mīlestībā ar skaistām acīm vien nepietiek. Vajag arī gudrību, vai vismaz izskatīties gudram. Jo puiši vienmēr grib izlikties varenāki nekā viņi ir. Bet meitas to ļoti labi redz, kā ir patiesībā. Un starp visiem gudriniekiem, visiem padomdevējiem un lielajiem runātājiem vienmēr atradīsies kāds īpaši atbildīgs vīrs. Nu, piemēram, tāds kā Apinītis. Salsi, gurtiņš teiti,
sāk runāt sirds, tad visi lielie prāti pēkšņi paliek pavisam apjukuši. Jūtat? Te jau sākas īstas lietas. Jo mīlestība nekad neatnāk klusi, tā atnāk ar uguņiem. Te uguņi, tur uguņi, un cilvēks vairs nesaprot, vai tā ir balle, vai jārunāts, vai vienkārši kāds ciešāk izskatījās acīs. Cilvēks, kad ir iemīlējies. Ko viņš dara? Pareizi. Nezinu, vai jūs to ziniet, bet es saku pareizi. Cilvēks vairs vienkārši neskūst. Nu vismaz cenšas neskūst. Kā mūža rīka, visas manas garlaicības varbūt aizskaldos 10 000 galonu vīna, kad naktis dienas aizstāv tavu zilo acu gaismā. Es gribu sajusties par gramu skaistāk.
to, kur esmu un to, kur es gribu. Man lūdzu vienu bezgalību, lai tu apmirstu, lai man mazāk rūp, lai mani tu. Un nelaid vaļā, skaļi paslēps mūs, lai tev apmirstu, un tu klusi lūdz, lai pagriež skaļāk. Un tā, no viena maza pavadiena izaug vesels stāsts, no skatiena, no dejas, no nejaušas satikšanās. Un varbūt tieši tāpēc cilvēki dejo simtiem gadu, lai pateiktu to, ko vārdos nemaz nevar pateikt. Šovakar mūsu pavadiens aizved vēl tālāk. Un stāstu uz stāstu par satikšanos, jūtām, pārpratumiem, smaidiem un mīlestību. Tas aizved uz īsu pamācību mīlēšanā. Mani dēls, tev jādara tā, kā darījuši visi mūsu dzimtas dēli. Ja ņēmuši vecākiem pīkamas sievas. Es būšu pirmais, kas viņiem visiem nelīdzināsies. Mani dēls, kaimiņu pagasta Zaklīze ir tik čakla dāma, tādu māju īpašniece. Tad tik precēšanās vaina vien ir. Es saku nē, un vēlreiz nē. Es precēšos tikai ar sirds vajadzību. Tēvs, ja viņš neprecēs kaimiņu Zaklīzi, tad es... Ko tad viņš gaidīs? Manas nāves vai? Brāms dēls gan, ka tēva nāves gaida.
Ēles braucat dzirnavās, jūdzer un cikam manās. Ēles braucat dzirnavās, jūdzer un cikam manās.
Mani māte tik daudz pratiņiem vadājas, ka man savējie būs labi. Es domāju, ka tas Jānis tāds mērķis ir tiktu viņš man noslēgot. Tātad, kas viņam fiksēs uguni ielaiks? Sveika, Rozīt! Kaut nu nebūtu pirmais! Ūdeni sauc, un jo
mediterējami. Tu esi pareizi. Tikai caur savu gudrību, kas ir caur tavu galvu. Tu savam gailītim zelta ceļu iztesi. Smuku mīlēsi. Nabagu precēsi. Bagāts būsi. Kumeli
Nē, nav taču augsti. Jānis, tev tad no tā briesmīgā trūkuma ir tiešām augsts taisnība. Lūdzu, labāk nobraukt uz dakteru. Uz traktieri? Ja tu maksā, ejam! Tādu nelāgu, tādu cilvēku. Par tādām lietām nevajag domāt. Varbūt vēl varu palīdzēt. Dakteris uz kokā. Jūs vajadzētu pie viņam noiet. Mazu rasas pili uz magones dārziņā. Sūcugdami trīsotīgi cauru nakti nenosūt. Ai, sūt, cauru nakti nenosūt. Ai, sūt, cauru nakti nenosūt. Dziemdju kami, odiem dziesma, drats pārniņi ceļoties. Grāvī krītie augšu pēdu, kuļkājiņas raustītam. Ai, kuļkājiņas raustītam. Ai, kuļkājiņas raustītam. Spermalini rakstā soļus, sapurīni rakstā griez. Kur muļķak rogus pakus, beislingoja mājās laiž. Ai, es
cieliņš bez saules, tik drūms ir mans prāts, kur remdēšu sirdi, ko žēlabas nāc. Aiz dārzām tur lejā cieši ezeриņš mīts, uz varātam spieda, viņš mani iesirds. Aiz dārzām tur lejā cieši ezeриņš mīts, uz varātam spieda, viņš mani iesirds. Tur skūpstīja mani, viņš mīlestības pilns, tur viņas vēdesi aiznesa vilns. Uz strautiem man traucās, uz ezeru prāts, kur remdēšu sirdi, ko žēlabas nāc. Uz strautiem man traucās, uz ezeru prāts, kur remdēšu sirdi, ko žēlabas nāc. Citus mīlestību padarāt. Mani kā padarīs kurlāk kā esmu. Tāda, ka nevarat nākt pie manis par sievu. Es tak saku, ka vari. Es arī cienu mīlestības varu, tāpēc cienu jūsu liekšanos. Bet es nebūtu neliekos. Klaus! Kāpēc par jaunu tam? Bet es jūs gribu Ja negribat, tad negribat. Braušu mājās ar smagu sirdi.
Vecais Vilnis, tavs tēvs, aizbraucot arī teica, apdomā labi, izdari gudri, siltā sirds un roku darbi, vēl svarīgāk ir tas savējais izskats. Nu, bet ne jau pūra dēļ es precēšu. laista, bet viņu kā patīk saulītā. Ja viņš saka, ka viņš dzird, tad tūlīt jāsaka, viņam padzird. Un ja redz, ka tu tādā lomā, tad viņš jāsaka piešķirs. Bet es taču neprotu būt, vai tad es tev esmu to mācījusi?
satrauc. Es pats brācis jums meitu noņem. Vai cik ērmots. Man vakar sapnis vilks aiznesa, jā, un nē. Vai teikt, aizskats labāk. Nepārunāšanos. Lūk, tas cilvēks tāds muļķis un noņem, ka tevi man no kalpa. Kas ir aklā? Mīlestība. Māte teica, viņa labāk pie kurva nekā pie akla iet. Ļaudis runā, ka es gluži kā mātei atsitusies. Nu tad es labāk pie kurva nekā pie akla. Lietu, tad nu man mājās jāiet. Nē, paliec vēl kādu brītiņu, meklot vēlēs kādu krūmos iekos. Kā viņš jāiekos? Nē, tu aizkrāmsim nenaušu. Nu, nekauniniē, taču manis dēļ savu kundzi. Redz, ko šis ir izvēlējis. Sils, taču mans vārds. Vai tu nebūtu jāizstāst ar nabaga cilvēkam? Tu nedēļ, tu pieklīt uzskāt čigāti. Un Vīls jautā, lai izliek kārts, jo viņš no savas tiks veseli. Un ko tad viņi teica? Visu kāds sievi tikšot atkal pie labas dzirdēšanas. Vīls jautā, lai Vīls loko. Tā mums izdevās tā laimīgi. Jums vajadzētu jau pēc un nobraukt. Man viņa nevarēs palīdzēt. Man tikai vienas zālītes varētu palīdzēt. Bet nu, tās es nevaru atrast. Nav zināts, kur tā zāle nav. Nē, tās es nevaru atrast. Zaudējumu.
Un tā, starp visiem tiem padomiem, lielīšanos un gudriem prātiem, reizēm notiek kas pavisam vienkārši. Kad ieskatās mazliet ilgāk nekā vajadzētu, kad pēkšņi māju pavada it kā nejauši, it kā pa ceļā. Un tad ceļš līdz mājām kļūst arvien garāks un garāks. Vai nav žēl, kuru loga izstāja.
Nu, tā ir izskanējis mūsu koncerts. Es nezinu, vai jūs sapratāt, kā vajag pareizi mīlēt, vai jūs nesapratāt, bet mēs tā īsti vēl nē. Tādēļ, ka tas galvenais varonis vēl ir brīvs un dabūnams. Jā, meitenes? Un vēlos pateikt milzīgu paldies Vidējās paudzes deju kolektīvam Dzelgsti un vadītāja Santa Prūse. Mēs zinām, ka tev bija nesen dzimšanas diena. Tā kā mēs esam ļoti mīļi jums un jūs mums, tad mēs mūsu puiši gribētu to sveikt aizgājušā dzimšanas dienā ar skaistām rozēm. Sveiks, laipni! Un mazam saldu viņam mīlestībai, tad jums arī kaut kas skaists. Paldies gribam arī teikt Vidējās paudzes deju kolektīvam Valdundietes vadītāja Inga Feldmanē. Jauniešu deju kolektīvam Trāderīdis un vadītāja atkal Inga Feldmanē. Aizskatījos. Vidējās paudzes deju kolektīvs Iecava
un vadītāja Inga Paškevica. Es ļoti ceru, ka es pareizi saprotu. Šie ir mūsu jaunākie draugi, kuri sēdēja mums blakus pie galda un teica, ka viņi arī grib braukt ciemos, un mēs arī gribam braukt ciemos. Paldies! Nu tā kā tēma ir mīlestība, ja? Un mīlestība un draudzība no kā sākās? No ieskatīšanās. Viens otrā ieskatās, viens kaut kur otru ierauga. Un tā nu mēs ar vienā pasākumā laikam jau ieskatījāmies. Un šoreiz mēs esam pie jums uz jūsu pirmo randiņu. Un šeit mums ir puķīts un daži tauriņi paspējuši no vēdra izspukt ārā. Paldies jums! Paldies, sakam arī vidējās paudzes deju kolektīvam Miestiņš. Vadītāja Anita Jonsubrēna. Paldies, ka jūs mūs uzaiciniet, un mēs nevaram atteikt nekad Kalnciemam, jo Kalnciemu kolektīvs nekad neatteiks mums. Pareizi? Mēs draudzējamies jau sen un draudzēsimies arī turpmāk. Paldies! Pateicība arī Pirmskolas izglītības iestādes Mārīt dejotājiem un vadītājai Dainai Majakai. Un tāpat pateicība Kalnciema pamatskolas dejotājiem vadītājai Dainai Majokai. Un tad gribam pateikt lielu paldies mūsu solistei Nikolai. Lielu paldies, protams, mēs sakam arī mūsu mīļajai Ausmiņai, bez kuras mēs nekā nevaram. Es gribu visiem pateikt lielu paldies par šo skaisto emocionālu brīdi, kā bija jāpiedzīvo. Šodien es domāju, to piedzīvoju visi. Kur ir mans pavadiens? Paceliet rokas. Paldies jums par kopā būšanu. Un es šodien gribu pateikt, apliecinot visu skatītāju priekšā, jums ir noteikta vieta, noteikta loma mana garīgā spēka uzturēšanā. Paldies jums! Un piedzīvojot visu to, ko pieredzams un baudām šovakar, es nevaru vēl pateikt nē. Tāpat mēs gribētu pateikt lielu paldies arī Baibai, jo mums pirmo reizi ir šāda sadarbība un cerams, ka turpmāk būs vēl labāka. Labvakar visiem tie, kas vēl mani nepazīst. Ja? Esmu kultūras darba vadītāja. Un es vēlos tiešām pateikt lielu paldies visiem klātesošiem, ka jūs šeit esat ieradušies mūs atbalstīt.
Un paldies visiem kolektīviem, kas ir atbraukuši uz šo sadanci. Tas bija vienkārši fantastiski, ļoti skaisti. Un vismilzīgākais paldies, protams, ir Dainai par šo uzvedumu, šo skaisto, te bija gan teātris, gan dejā. Jūs visi piekritīsiet, bija ļoti skaisti un baudām. Tā kā milzīgs paldies Dainai. Un arī es vēlos pateikt paldies Ausmiņai par dalību. Jā, Ausmiņa, paldies arī tev. Tā kā no manis paldies un došu vārdu atkal Dainai. Jā, un, kā saka, ne jau vienkārši no zila gaisa mums viss rodās. Mēs te varam tā forši spēlēt teātri un visu ko rādīt un dejot un tā tālāk. Bet trakākais sākās tajā brīdī, kad ir jānoformē šis skaistums viss. Jo zāle mums ir ar daudz burvīm, jādabon kaut kādā veidā tā skatuve. Un paldies, ka mums vienmēr ir viens labs gariņš, kurš mums pačukstēs kaut ko priekšā. Kā to labāk izdarīt, kā būtu foršāk. Lena, paldies tev! Jā, un te kāds vēl grib kaut ko teikt, lūdzu. Šodien jau vairākus gadus pēc kārtas Kancienas maijā piedzīvot dziesmas svētkus un deju svētkus un talantu dienu. Paldies jums visiem par šo talantu šovu, ko jūs šodien esat uzmeistruši. Un tādēļ man ir vajadzīgs viens pārstāvis no pavadiena. Jūs traki daudz patērējuši enerģijas, jums esmu sagādājusi tādu, nāc mans pakurlais, bet es ceru, ka tavā dzīvē viss nokārtosies. Tātad tev un taviem komandas brāļiem par to, ka tik ļoti daudz esat pastrādājuši. Te tāds mēriņš un spēka maize jums uz nākošajiem deju svētkiem. Paldies! Bet es nāku tāpēc, ka es zināju, ka šeit ir ļoti daudz no teātra, samīļot īpaši savējos. Un man jāsaka paldies tiem, kas sadala savus vakarus starp teju un, protams, šo te teātra būšanu. Un tādēļ iepazīsimies ar tiem, kas ir teātrī un saknē tādi mani īpašie talanti. Un iepazīsimies, tas ir Jānis, tā ir Gunta, tas ir Kristaps. Un tā ir Māra, un tas nekas, ka mēs esam dažādos kolektīvos, dažādos Jelgavas novadus nostūros. Tas ir izaicinājums. Strādāt ar vienu kolektīvu, lūkoties pulkstenī un joņot tālāk, bet jūs to varat. Mīļie, paldies jums par to! Daina, saproti, tev pavisam maz palicis, un tad būs arī režisors. Aplausi Dainai, paldies jums mīļākas tautā, pavisam. Tad tā, paldies visiem, ka esat atnākuši. Kolektīvus lūkšu neizklīst, jo taisīsim vienu foršu kopbildi. Paldies uz tikšanos nākamajā gadā!